Ja tu atrodi kādu interesantu mājaslapu, noteikti zini, ka tu vari to nofočēt, nospiežot vienkārši pogu uz klaviatūras, kas saucās print screen, un tad var kādam aizsūtīt vai arī saglabāt. Bet, vai zināji, ka tu vari arī nofočēt ne tikai šo redzamo zonu, bet arī to, kas ir šeit apakšā, no pašas augšas līdz pašai apakšai vienā bildē. Viss, kas tev nepieciešams, tev Google jāieraksta, ir Chrome Go Full Page plugin. Un paņemsim šo pirmo ierakstu. Nospiedīsim pievienot Chrome un pievienot Chrome. Tagad piespraudīsim to augšā, izmantojot šo pogu un aiziesim atkal uz lapu. Tagad mēs redzam, ka šeit ir vienkārši poga, kas saucās Go Full Page. Mēs viņu nospiežam un redzam smuku pacman, un šis fočē visus šos fragmentus, un mums ir milzīga bilde, kur iekšā ir pilnīgi viss no šī. Šo gigantisko bildi es tagad varu vai nu saglabāt kā bildi, kā PDF, vai arī vienkārši nokopēt. Un tagad to var darīt, ko vien gribi. Piemēram, es tagad iemetīšu šo pašu bildi ChatGPT, paprasīšu, lai tas no bildes izvelk sarakstu ar visiem rakstu nosaukumiem. Katram rakstam, lai tas izvelk laukā arī bildi, kas piesaistīta klāt, un izvērtē, cik šī bildi ir atbilstoša raksta nosaukumam. Un te ir rezultāts. Tātad no šīs spoki LV lapas, kuras nofočēju, tika izvelkt laukā 12 raksti. Katram rakstam šeit ir nosaukums, ir apraksts par to, kas ir redzams konkrētajā bildē un atbilstība šīm virsrakstam. Piemēram, nosaukums 1 nezinām un pazaudēt ģimenes fototēlu no pagātnes. Bildē ir redzams cilvēks ar statuju vai cilvēku ar statuju, un atbilstība ir daļai atbilstība, viņam īsti nepatīk. Nu, lūk, tas bija vienkārši veids, kā tu vari nofočēt visu lapu kopumā, tā, lai tu viņu var kādam sūtīt, tā, lai tu vari no tā taist kādu pamācību, vai arī, teiksim, mēs ChatGPT iznalzēt informāciju, dabūt savu noderīgo laukā, viss ir tavās rokās.